Tieši tā, šodienas video būs ar mazu ieskatu, jeb aizskatu, kā top kaut kāds video 2 cenu kanālā, jeb setups, ko mēs, jeb precīzāk es izmantoju, lai izveidot kaut kādu video. Un tas nebūtu Riharda video, ja mēs tikai pieminētu kaut kādas kameras, ko izmantojam, tāpēc mēs arī iziesim citām 4 svarīgām lietām cauri. Piemēram, kā process, kā tad mēs nokļūstam pie kaut kādas idejas. Tad otrais būs tehnika, tātad kādas kameras, ko mēs izmantojam, lai filmētu, ierakstītu skaņu un tā tālāk. Trešais, tad tā ir lokācija, tātad šī te pašsludinātā 2 cenu studija. Un ceturtais, kur tad mēs editojam savus video. Tāpēc es ceru, ka jūs esat gatavi redzēt to miskatu, ko parasti jūs neredzat mūsu kadros. Tā kā ejam. Un es domāju, sāksim ar šo te vietu, kas man ir vissvarīgākais. Protams, tas ir mans darba galds, jo pie šī te darba galda top manas visdebilākās idejas, jeb visi tie intro, ko es taisu priekš saviem video. Kāpēc es koncentrējos uz saviem video intro, es īsti nezinu, bet tas filmēšanas process un editošanas priekš tām 30 sekundēm, jeb tās 1 minūtes, īsnībā man tā ir vismīļākā daļa no visu video. Jo man liekas, tas ir tas īstais brīdis, kad var paeksperimentēt ar īsu storytelling un, protams, ar kaut kādiem vizuāliem materiāliem. Un varbūt, kā jau pamanījāt, mans galds ir vienkārši nomētāts ar visādām lietām, gan ar mantiņām un gadžetiem. Un pie šī galda visbiežāk tur notiek visādi gadžetu testēšana, ko pēc tam es mēģinu prezentēt kādā Riharda tehniķa sērijā. Protams, ne kaut kāds LG soundbars vai televizors, protams, tas bija pa lielu un te nebūtu tam vietas. Jo viens no svarīgākajiem aspektiem, ko es gribu koncentrēties savos video saistībā ar gadžetiem, ir ne tikai tā tehniskā puse, kas kā dzelžs ir iekšā šajās ierīcēs, bet arī pievienot kaut kādu izglītojošo faktoru, pastāstīt, kā kaut kas strādā. Varbūt dažreiz tās lietas, ko es tur pastāstu, ir, protams, pašsaprotams, bet ir cilvēki, kas to nesaprot, un man liekas, ka izglītība pat par sevi ir ritīgi forša lieta. Un tad šitajā kladītē es parasti pierakstu kaut kādas savas idejas saistībā, ko es gribu nofilmēt vai pastāstīt. Un pašreiz tagad strādāju pie jaunu formātiņu priekš sevis, kā es varētu pasniegt tehnikas ziņas interesantākas, kas ir noticis tehnikas pasaulē, pieņemsim, kas ir interesants iznācis un ko mēs varam sagaidīt 2019. gadā. Un, protams, mēģināt to ierīci arī dabūt mūsu kanālā un apskatīties, kā tas strādā. Bet tādas lielākas idejas, ko tur mēs gribam likt savā kanālā, parasti top šajā stūrītī, kur tur mēs apsēžamies aplītī un nepiespiestā gaisotnē, vienkārši aprunājamies viens ar otru un paspļaujam kaut ko, kas mums ir prātā, un skatāmies, vai no tā kaut ko var izveidot. Es jau domāju, ka šo stūrīti jūs jau esat pamanījuši mūsu kanālā, un kāpēc mēs šeit sēžam, ir tāpēc, ka mums šeit ir Alexa. How are you? I'm feeling like a whiz, so if you'd like a challenge, ask me for a quiz. Un, ja mums ir idejas, tad, protams, tās vajag ar kaut ko nofilmēt. Man un Kristapam atšķirās šitā daļa, jo katrs mēs editojam video pats, tāpēc mēs arī izmantojam reāli katrs savu tehniku. Bet mans galvenais draugs ir šī te Panasonic Lumix G7 kamera, ko es Vācijā nopirku pa 500 eiro. Ar šo kameru es esmu ļoti apmierināts, viņai arī 4K funkcijas, viņai var iespraust mikrofonu iekšā. Ir, protams, visādi citi mīnus viņai, bet es lasīju internetā to, ka priekš logošanas tā esot, viena no labākajām budžeta kamerām. Un, ja mums ir video, tad, protams, ir vajadzīga kaut kāda skaņa, un es pie kameras parasti lieku šo te Rode mikrofonu, kas ir VideoMic Go, un tas maksā apmēram 75 eiro. Kristapam ir drusku niknāks mikrofons, bet, Kristaps jau ir biznesmens. Un, ja filmēšana notiek iekštelpās un kamera tik tālu un īsti skaņa nevelkā, tagad tā ir drusku sūdīgi, par ko es atvainojos, es izmantoju tad Blue Yeti mikrofonu, un dažreiz arī izmantoju šito te Auna multimēdiju mikrofonu, ko es nopirku pirms kādiem 5 gadiem Amazonā par kaut kādiem $50, un īstenībā nav sūdīgs mikrofons. Tad, protams, ir visādi mazie tripodi, ko es izmantoju tā, lai man varētu kaut kur kameru nolikt, kā arī lielie tripodi. Un dažreiz, kad ir vajadzīga vairāk kā viena kamera, es, protams, izmantoju kaut kāds vecāks iPhones, jo, tie filmē diezgan labi un ar tiem man ļoti laba pieredze. Tad mēs izmantojam vēl visādi šlips mikrofons. Un, protams, priekš stabilākiem kadriem tiek izmantots Mobile Osmo. Tas būtu tikai tas galvenais setups. Un mans mīļākais kombo, ko es, protams, izmantoju, ir Jolbijs ar kameru un Rode mikrofonu, un iekštelpās es izmantoju Aunu un vēl klāt vienu iPhone. Bet ko es jums gribu pateikt, ka lielākā daļa no šī te jums nav vajadzīga, lai uztaisītu kaut kāds interesants video. Pieņemsim, es savu YouTube karjeru savā privātajā kanālā, kur es saviem kolēģiem spēlēju visādas galda spēles.
reāli izmantoja tikai 3 iPhones un nekāds mikrofons un neko, un mums bija viens ļoti švaks statīvs, ko es nopirku Cenklubā par 10 eiro, kurš tad bija, mans galvenais statīvs, ar kuru tā video par bitcoinu. Tā kā tā ir digitālā valūta, viss, kas te ir vajadzīgs, ir internets, lai veik kaut kāds pārskaitījums, vai no cilvēku uz cilvēku, vai no kompānijas uz kompāniju, kur tā video. Kā uzstādīt Antminer S9 Powermining kanālā. Un, protams, arī visādi citi projekti, tā kā viss šis te ir reāli kļūst par tādu ritīgi dārgu hobiju mums. Un tad lokācija, kur tad mēs filmējam, jeb mūsu 2 centu studija, ir šeit, kur tad ir mūsu stūrs, kur mēs mēģinām izmantot katrā mūsu video. Tad mums ir šis lieliskais LG 4K televizors ar šo LG soundbar SK9Y un vispārīgi plašu telpu. Kā arī mums ir fotosiena ar 3 krāsām – balts, melns un zaļš. Mums ir ļoti daudz gaismas, bet tas ir tikai tāpēc, ka Kristaps gribēja izveidot studiju savā ofisā. Tālāk mums būtu 2 lokācijas, bet viņam bija problēmas ar to, ka viņam baigais troksnis nāca ārā tieši no ielas, un tā kā viņš visas gaismas atved šeit, un mums ir tik daudz, no kā mēs varam izvēlēties, kā izgaismot šo te telpu. Tad mums ir viens miskas galdiņš, kas ir domāts priekš mūsu streamiem, kur mums ir webkameras un visādi mikrofoni un visādi vadi, bet tā kā mūsu streams pagaidām ir baigākā miskas, un es to īsti nevēlos rādīt. Tā pie mums šeit notiek iekštelpās filmēšana, kur neviens netiek traucēts, un katrs ar savu setupiņu var izveidot kādu jauku video priekš jums. Bet, kad viss ir nofilmēts, tad mēs atgriežamies atpakaļ šeit pie galda, ņemam mūsu SD karti, spraužam to iekšā datorā un varam vaļā Final Cut Pro un editojam mūsu video. Un Final Cut Pro jau ir kļūst par mūsu galveno editing tool. Kristaps sākumā izmantoja vēl iMovie, es miksēju starp Adobe Premiere un Final Cut, bet tagad tīri tikai uz šī te softa. Un, protams, tam blakus, lai es varētu veikt visus savus stulbos efektus, izmantoju Adobe Photoshop, Illustrator un After Effects. Ļoti retos gadījumos es izmantoju Adobe Premiere, jo pārsvarā viss video materiāls, ko es ražoju, ir priekš YouTube, un priekš YouTube tas ir visātrākais un efektīvākais veids, kā var editot uz MacBookiem. Un tālūk tās ir visas mazās nianses, kam ir izgājis cauri mūsu kanāls pēdējo, gandrīz gadu laikā. Ja, piemēram, pirms gada viss, kas tika izmantots, bija viens iPhone, 3 gaismas un reāli zaļais ekrāns, tagad tas ir izaudzis par tādu reāli milzīgu hobiju. Un īsnībā tā filmēšana ir tāds mazs prieciņš, ka tu nofilmē kaut ko, noedito un tu redz to rezultātu, lai gan no paša filmēšanas neviens no mums, kas ir šajā kanālā, īsti neko nesaprot. Bet ko tur daudz? Gan jau caur prakses iemācīsimies, kā normāli filmēt un izmantot kameras. Un cerēsim, ka nākotnē spēsim radīt vēl daudz interesants un kvalitīvs video ar normālu saturu. Tā kā paldies, ka skatījāties. Es ceru, ka jūs labāk saprotat, kā top 1-2 centu video. Un ja jums interesē vēl kaut kādas lietas, kas ir notiek aiz kadra, tad es tiešām ieteiktu piesakot mūsu Instagram kontam. Un kā vienmēr, es arī, protams, ceru, ka jūs kaut ko esat iemācījušies un ka jums patika viss šis video. Un tā jau līdz nākamajai reizei. Paldies!